kolēģi, akadēmiskie mācību spēki, universitātes darbinieki, studējošie. Vakar Universitāšu asociācija savā sanāksmē Latvijas Universitātē apsprieda valdības plānus finansējumu augstākai izglītībai nākošgad samazināt vēl par 31%. Mēs kategoriski iebilstam pret šādu plānu. Ņemot vērā to, ka jau šogad finansējums augstākai izglītībai ir samazināts praktiski 2 reizes, tas nozīmētu, ka augstāko izglītību esošajā kvalitātē nodrošināt vairs nebūs iespējams. Ja šis plāns tiek realizēts sākot ar jauno gadu, tas nozīmē, ka virkne to jauno cilvēku, kas pašreiz augstāko izglītību apgūst par valsts budžeta līdzekļiem, šo iespēju zaudēs. Vienlaicīgi, ņemot vērā augstskolu specifiku, to, ka mūsu programmām ir cikliskums, 3 gadi bakalaura programmā, 2 gadi maģistra programmā, un to, ka ar virkni studentu ir noslēgti līgumi, nākošgad 1. septembrī var izrādīties, ka studējošos par valsts budžeta līdzekļiem uzņemt nebūs iespējams. Šādu situāciju pieļaut nedrīkst. Atceroties to, ka 90 gadus atpakaļ, veidojot Latvijas augstākās izglītības sistēmu, tai tika paredzēti noteikti mērķi – būt par Latvijas neatkarības, Latvijas izaugsmes garantiju. Šobrīd, mainot nosacījumus valsts finansējumam, var izrādīties, ka no septembra valsts no šiem mērķiem atsakās. Šādu situāciju pieļaut nedrīkst. Tādēļ es aicinu katru no jums, kā protesta akcijas pirmo soli, personīgi, individuāli, parakstīt atklāto vēstuli mūsu valsts prezidentam, Saeimai un ministru kabinetam ar kategorisku prasību finansējumu augstākai izglītībai nākošgad nodrošināt vismaz šī gada līmenī. Aizstāvēsim savas tiesības mācīties un strādāt Latvijas Universitātē.